Revolucionārā ārstniecības metode, kur atklājas latviešu stomatoloģi, varētu būt vairākus simtus miljonu latu vērta. Atšķirībā no līdz šim zināmajām tehnoloģijām, jaunā metode panāk žokļa kaula pašatjaunošanos. Tiek salauzta roka, trauma. Ja, tad, kas notiek, mēs iet pie ārsta, ja, tad ārsts saliek to kaulu pareizi un nošinē. Viņš viņu, respektīvi, nevar kustēties. Un ko dara organisms? Viņš pats rada kaulaudu šūnas, kas to salodē to kaulu kopā, tā tautas valodā runājam. Tāds pats efekts ir iespējams, tad, kad sagriež ādu, ja, tad jaunas šūnas uzaug un āda aiziet. Un, efektīvi, tā metode ir balstīta uz to, ka organisms pats spēj sevi atjaunot līdz zināmam limitam. Bet tas pamats ir tajā vietā, kur ir pazudis kauls, dot viņam to signālu. Pat labam darbs norit pie finansējuma piesaistes paplašinātai metodas izpētei. Pēc tās metodi varētu patentēt un izplatīt visā pasaulē. Var pelnīt vairākos veidos. Visātrākais peļņas veids ir to pārdot lielai kompānijai. Otrs veids ir pašam ražot zāles. Izpētes projekts, kur plānots īstenot kopā ar Latvijas Universitāti, pretendē uz Eiropas Savienības finansējumu. Kopā tas izmaksātu apmēram 2 miljonus latu. Alēna Butkeviča atzīst, ka ceļā uz atklājumu būtiski bijusi starptautiskā pieredze un iestrādes ASV. Lai arī tur pieejamā lielā zinātniskā bāze varētu atvieglot izpētes procesu, jauno izpētes laboratoriju speciālisti vislabprātāk veidot Latvijā. 7 gadus Amerikā, tas man deva to balstu, tas pamat, kā jātaisa zināt. Un tad, kad es atgriežos atpakaļ Latvijā, tad, protams, šeit ir tā, ka te ir daudz klīnikas, un ir iespēja tomēr tās vecās zinātnes pamatus visu laiku izmantot. Un, protams, man tas ceļš saistīts aizvien ar Bostonas universitāti. Bet es domāju, ka zinātne jātaisa tur, kur ir galva. Alēnai Butkevičai ir 21 gadu ilga pieredze stomatoloģijā. Jaunās metodes izstrāde viņai prasījusi apmēram 10 gadus. Laiks, kas būs nepieciešams tālākai projekta virzībai, atkarīgs no tā, cik raiti izdosies piesaistīt finansējumu. Lēmums par Eiropas Savienības līdzekļu piešķiršanu gaidāms pēc mēneša.